Lauksaimnieki ir vēl viens veids, kā nopelnīt ar savu zemi. CO2 aprites schēma. Ir rūpnīcas, ir mašīnas, ir zvēri, kas ņem un gaisā laiž CO2. Savukārt augi fotosintēzes procesā piesaista CO2, tā rezultātā mazina CO2 koncentrāciju gaisā. Tas arī nozīmē, ka lauksaimnieki iesaistās šajā CO2 apritē, bet ir pozitīvie tēli, kas piesaista šo CO2, tāpēc ir izveidojies CO2 brīvais tirgus, kur lielās multinacionālās kompānijas, kas ļoti lielā apmērā ražo CO2, maksā par oglekļa kredītiem, ko ir saražojuši lauksaimnieki. Šīs lielās kompānijas ir spiestas samazināt CO2 izmešus dabā, tāpēc viņiem ir nepieciešams piepirkt papildus oglekļa certifikātus, lai būtu neitrālāki attiecībā pret tādu. Šie ir lielākie CO2 certifikātu pircēji 2023. gada novembra dati. Amazon, Apple, Google un arī TikToks, kuram mēs